Labdien, tauta! Šodien es nāku pie jums ar Q&A video, bet pirmām kārtām es gribu atvainoties visiem cilvēkiem, kur no manis pagājušo nedēļu gaidīja video, bet viņš nebija. Uzfilmēju video ar Funface TV čaļiem. Ja jūs neesat redzējuši, links aprakstā, noskaties, nospied laiku, ja tev patīk. Un pēc tā video mans abonentu skaits vienkārši uzsprāga. No 500 subscriberiem es jau esmu pie 900 subscriberiem. Wow! Visiem cilvēkiem, kur abonēja manu kanālu, ja tu esi tas čalis vai meitene, kas ir abonējis manam kanālam, paldies tev! Es atbildēšu uz jautājumiem, vienkārši viņi tagad bija vairāk, un tad nevis 500 subscriber special, bet šis būs 900 plus subscriber special. Jautājums jūs iesūtījāt, es atbildēšu uz tiem, kuri man likās interesantākie, labākie, un aiziet, sākam! Pirmais jautājums nāk no Sintijas Rubenes, kas man jautā, kāda tipa video tev patīk filmēt? Man patīk filmēt visāda tipa video, man nav tāds viens noteikts. Man liekas, tas ir atkarīgs no garstāvokļa vismaz. Gaming video, jā, man patīk, es esmu, kā saka, gamers, man liekas, vismaz. Neesmu hardcore pro gamers, bet man patīk, neesmu filmējis nevienu īsti gaming, gameplay type video, bet, jā, tas, protams, būs nākotnē. Nākamais jautājums nāk no Kristers Zavišs. Viņš man jautā, tu taisi stream? Nope. Nākošais jautājums nāk no 4game.forcomputer. Es izveidoju savu kanālu pirmām kārtām, tā, ka es nodarbojos ar rap mūziku, un es vienkārši, man gribējās kaut kādu vietu, kur es varu likt savus dziesmas, man likās YouTube labākā vieta tam, runāt par jebkādu tēmu, par ko es gribu, un pēc tam ielikt video, un jūs spiežat tam video laiku un rakstiet komentārus, ka jums patīk vai nepatīk, bet tas man tiešām rada kaut kādu pozitīvismu sajūtu un vēlmi turpināt to darīt. Tādēļ tie ir tie galvenie iemesli, kādēļ es izveidoju kanālu. Nākošais jautājums nāk no Maršo Military, un viņš man jautā, favorite reperis, un kāpēc tieši viņš ar ko piesaistīs un kā ir uzrunājis tevi? Un kur ir tavu favorite dziesma no viņa? Mans mīļākais reperis ir Idea. Viņš mans mīļākais reperis, jo viņam ir viss, kā saka, package, viss, ko es meklēju reperī. Viņš prot labi freestylot. Yeah, that was it. Rappers on the microphone, they don't know how to spit. Cause when they hear this kid Idea, they know he's the ish. Because I wipe them up like tissue, and if I dish you, don't make an ish. I squish fools. Viņš prot traki sarakstīt dziesmas, traka tehnika viņam ir. Let's start it like this. Idea and abilities is coming through to represent the rhyming in the cut and never hesitate to give you something better than the previous lobby, but think I really right at Viņš rapo par tādām tēmām, kas liek tev padomāt un liek, kā saka, viņā viss ir, tādēļ Idea ir mans mīļākais reperis. Nākošais jautājums nāk no Richards Gameplay TV. Viņš jautā, kāpēc precīzāk tev patīk GTA San Andreas un kur dabūji San Andreas keponu? Tajā spēlē, manuprāt, ir priekš tā laika viss, ko es meklēju video spēlē. Man patika CJ. CJ bija ģeniāli izveidots tēls kā galvenais varonis, man liekas. Tas nav San Andreas kepons, bet tas ir GTA 5 kepons. GTA San Andreas grows 3 for life, for life, for life, for life. Nākošais jautājums nāk no Flash CSGO, un viņš man jautā, cik ilgi tu taisi vienu video? Tas ir atkarīgs no video tipa. Ja tas ir parasts blogs, tad, sanāk filmēt apmēram stundu, pusotru. Ja tas ir, varbūt, challenge video, kad jāfilmē kaut kur ārā vai ar kādu kopā, ka lēm, tas var prasīt ilgāku laiku, 2 stundas, vairāk. Tādēļ, bet standartā sanāk stunda apmēram filmēt vienu video. Nākošais jautājums nāk no Pelēns 112. Piesaboju. Paldies tev. Kas notiek ar rapu vairs nerapo? Nope. Un pēdējais jautājums, ko tas nav jautājums, bet tas nāk no Exec, es nezinu, kā izrunāt, sorry, ja es nepareiz izrunāju tavu vārdu. Viņš saka, vēl nav izlaidis Q&A un jau būs 1000 subscriberu. Tas ir vienkārši, wow, es negaidīju, ka tā notiks un kad tā uzlidos, uzsprāgs mans kanāls un es vēlreiz saku paldies visiem tiem, kas abonēja manu kanālu un arī tiem, kas nav abonējuši manu kanālu, dariet to un pievienojieties. Jā, ja tev patīk šis video, nospied laiku,
padalies ar citiem, tādēļ nospēr share pogu, un pats galvenais, ja tu neesi abonējis manam kanālam, abonē. Tas man palīdzēs, un tu arī vienkārši redzēsi nākamos video manus, tik līdz viņi parādās YouTube'ā. Vēlreiz paldies visiem abonentiem, un peace!